Čau visiem! Šodien ir 2. aprīlis, un šajās brīvdienās Rīgā notiek Riga Fashion Week. Šodien ir Maybelline Make It Happen diena, kā arī būs visādas interesantas modes skats, uz kurām es šodien došos. Cerams. Un man šodien ir ļoti liels slinkums ņemt līdzi savu lielo fotoaparātu, un es nevarēju izdomāt, ko darīt. Tāpēc es nolēmu nedaudz pafilmēt šodienas gaitu. Tās sejas esmu sakopusi. Šodien es krāsojos ļoti ilgi, man šeit kādas 40 minūtes, jo es visu daru palēninātā režīmā. Ja jūs interesē, es varētu parādīt, ko es izmantoju šodien savam grimam. Tātad acīm es uzklāju Urban Decay acu bāzi. Acīm tātad es izmantoju pa visu plakstiņas no sākuma uzklāju šo, tīri kā bāzi, lai ēnas labāk pieķertos. Pēc tam šos 2 toņus pa visu plakstiņu. Locījuma vietā es klāju šo te, skaisti nedaudz brūnīgi sarkanīgo toni īstenībā. Tad ārējā kaktu stūrītī bija dark sienas, ļoti skaists brūns tonis, bet man likās, ka nav pietiekami tumši, tāpēc es vēl ieklāju Black Ivy ārējā kaktiņā. Sejai es izmantoju L'Oreal tonālo krēmu sajauktu ar Body Shop gaišinošajiem pilieniem. Concealers ir Essences es neatceros īstenībā nosaukumu, bet ir labs. Maksā pāris eiro, bet ir ok ļoti. Kas vēl? Konturēšanai un vaigu sārtumam Model Launcher komplektiņš. Pūderis man bija krielam, bet to es klāju tiešām tikai uz vaigiem, kā bāzi, lai labāk pieķertos konturētājs un vaigu sārtums un nebūtu pleķaini. Un tad, kā izgaismotāju, nedaudz slīk izgaismotāju. Un skropstām L'Oreal skropstu tušu. Mēģināšu viņu dabūt. Šo te False Lash Superstar. Jā, šī ir tuša, kas laikam patīk vai arī ļoti nepatīk. Es esmu pie tiem, kam patīk. Un lūpām man ir pavisam kaut kas viegls, Lancome Cherry Symphony no jaunajiem Juicy Shakers. Tā kaut kā. Un tagad dodos ģērbties un tad jau man ir jāskrien. Motivating women to self-expression. So we are empowering women for changes, for trying new colors, new shades, new makeups every day. The woman of Maybelline, she's free. She's dynamic. She dares for new looks, for new changes, and she lives her dream. She has her style, and she goes for that. Inspired by 4 cosmetic trends of this year, and this pink and glitters, they totally took me, and it was quite challenging to put them all together in one show, one collection. But we decided to divide it into 4 parts. It was very challenging, so you will see how one collection will be divided. We tried to do it with the help of the video, and the mood will change during the show, but yeah, you will be the judges, you know how it will happen. But in general, it was really cool to work with all those colors again. My previous collection was pretty dark, and I'm really glad that I could get back to the colors and it was, decision from my heart. I really wanted the colors this time, and I'm really happy to collaborate with Maybelline. About pinks, and that's why I will use our new palette. You can see it here. We have beautiful shades, but if you want to make it brighter, you can use also lipstick as an eyeshadow.
Tā bija zīmola Cool. Latvija 2016. un 2017. gada rudens ziemas kolekcija Cosmic Kitten. Apavī, Adidas un Gūli. Šobrīd es dodos mājās pēc Cool skates. Nākamā skates es negaidīju, jo pirmā skate sākās ar stundas nokavēšanos. Tas nozīmē, ka nākamā skate sāktos vēl vēlāk. Un tagad jau pulkstenis ir 6. Pasākums sākās 2. Es jūtos, nedaudz nogurusi. Es došos mājās, es tam aiziešu uz veikalu un tad mēģināšu saprast, kas notiek ar šo video, ko es varu no tā visa samontēt. Ceru, ka jums bija interesanti. Ceru, ka kādreiz būs vēl kāds pasākums, kurā es jūs paņemšu līdzi. Un lai jums visiem jauks vakars, dienā, nakts, nezinu, kurš gada laiks, kura dienas daļa, kad jūs šo skatāties. Tiekamies nākamreiz. Ata!